Šajā video turpinam iepazīt to, kas ir krāsa un kā mēs to redzam. Jā, mēs redzam tikai cilvēku acī uztveramo gaismu, bet eksistē daudz dažādas citas gaismas, kuras neredzam. Dotajā brīdī arī izlaidīsim to daļu, kas ir par gaismas temperatūru, un pievērsīsimies būtiskajam, lai mēs ātrāk varētu tikt pie krāsošanas. Pie fantastiskās, superīgās, emocionālo apmierinājumu dodošās krāsu jaukšanas. Kāpēc nevarētu tās vienkārši jaukt? Bet bija jāiepazīstās ar zinātni, jo viss nemaz nav tik vienkārši. Mēs jau vairākas reizes esam zīmējuši krāsu apli, teorētiski radot krāsas. Mēs apskatījām, kā lietot primārās krāsas, radot sekundārās un terciālās krāsas. Un iespējams, tu sadūries ar domu, ka man nesanāk violetā. Tā izskatās vairāk brūna nekā violetā. Vai tev nekad nebija tāds jautājums? Man bija, un es meklēju atbildi līdz to atradu, un to es tūlīt pastāstīšu šajā video. Mēs uzzīmēsim vēl vienreiz tradicionāli mācīto krāsu apli, un pēc tam uzzīmēsim vēl citu krāsu apli. Tradicionāli skolās māca, ka jāsamiksē primārās krāsas, un ka tās ir dzeltenā, zilā un sarkanā. Tās sauc par primārajām, jeb pamatkrāsām, jo tās nevar uzjaukt ne no vienas citas krāsas. No tādas tīrās dzeltenās, tīrās sarkanās vai tīrās zilās, un mēs samēsam sarkano ar zilo un iznāk dubļaini violets. Nesanāk tons, kur centāmies iegūt. Un tas ir tāpēc, apskatīsim vēlreiz šo, ko mēs zīmējām, šīs te bumbas, kad mēs zīmējām. Es jums rādīju, ka tikai sarkanais atstarojas. Tas nav gluži tā. Patiesība ir tāda, ka neliela daļa no visām krāsām atstarojas. Pavisam nedaudz. Cita vairāk atstarojas, cita mazāk atstarojas, bet principā atstarojas visas. Tikai sarkanā atstarojas vairāk par visām, bet visas krāsas atstarojas. Un līdz ar to sarkanā tonis sanāk atkarībā no tā, kura krāsa šeit vēl atstarojas vairāk. Ja zilā atstarojas, mēs sakam, ka tas tonis tur ir augstāks, ja dzeltenā vai oranžā, tad sanāk siltāka krāsa, siltāks sarkans. Un tas ir ļoti svarīgi atcerēties, kad mēs vēlāk taisīsim krāsu apļus un krāsu schēmas. Mēs ņemsim vērā šīs krāsu īpašības un līdz ar to sapratīsim labāk, kā miksēt krāsas, kā sajaukt krāsas. Tātad katrām krāsām ir daudz dažādu toņu, cik daudz ir. Un to mēs atgūsim, kad sāksim jaukt dažādākus krāsu apļus. Jā, pastāv dažādi krāsu apļi. Un, lai to aptvērtu, vispirms es parādīšu pāris minūtes pār krāsu apļu vēsturi. Pirmais krāsu sakārtošanas mēģinājums jau bija Aristotelim. Pēc tam Leons Batista Alberti 1435. gadā uzrakstīja rakstu par to, ka ir 4 pamatkrāsas, un tās atbilst 4 dabas elementiem. Sirs Īzaks Ņūtons tiek uzskatīts kā pirmais, kurš sakārtoja krāsas rotējošā diskā. Tas īstenībā ļoti interesanti. Karantīna nes atklājumus. Īzaks Ņūtons mācījās Kembridžas Universitātes Trīsvienības koledžā 1660. gados, kad uzliesmoja buboņu mēris un skola uz laiku tika slēgta. Ņūtons atgriezās savā ģimenes saimniecībā, lai gaidītu, kad mēris beigsies. Ņūtons joprojām turpināja mācīties. Atrodoties karantīnā, Ņūtons veica vairākus atklājumus, kas vēlāk padarīja viņu slavenu. Šajā laikā viņš veica atklājumus arī krāsu spektrā. Mēs joprojām lietojam šo krāsu apli. Bet vēl ir krāsu kārtošanas veids, kas ir RGB, un tas attiecas uz datoriem. Un tad ir CMYK, kas attiecas uz printēšanu. Akronīms CMYK nozīmē 4 krāsu salikumu – ciāna, maģenta, dzeltena un melna. Cyan, magenta, yellow, key angļu valodā. Tas, kāda krāsu atskaites sistēma tiek lietota, ir atkarīga no tā, kas ar gaismu un krāsu tiks darīts. Viss, kas saistās ar ekrāniem, ar TV vai datoru vai citu ekrānu, lieto RGB jeb RGB sistēmu. Ar printēšanu CMYK sistēmu. Ar krāsošanu mēs jaucam krāsas, kas ir dzeltenais, zilais un sarkanais. Apskatīsim 2 krāsu apļus. Tas ir ļoti svarīgi zināt, kā samiksēt krāsas, lai iegūtu vēlamo toni. Šis pirmais būs tradicionālais,
un otrs ir viens cits. Un pirmajā tūlītās uzlikšu krāsu. Paņemsim vispirms tradicionālās primārās krāsas. Un te mēs ieskrienam tādā tā kā problēmā, kura tad īsti ir tā primārā saucamā krāsa. Jo it kā šīs te abas divas ir zeltainas, un tas pats attiecas arī uz zilajiem, kuru tad īsti izvēlēties. Tātad šie ir toņi, ko mēs parasti izmantojam, lai radītu sekundārās krāsas. Mēs sajaucam ultramarīnu zilo, citronu zeltaino un skārletu sarkano. To it kā uzskatu par īstāko sarkano. Šim otrajam aplim ir nepieciešams tas, kas sauc Sky Blue, tas ir debesu zilais. Viņš saucās Cyan, tad dzeltenais, kurš ir arī nedaudz savādāks nekā tajā, un magenta. Nu, sākam krāsot. Pirmais iejāsmu sarkanais, laikam jāņem cita otra krāsojot citu krāsu. Un šis ir tas mirklis, kad es pirmo reizi, kad taisīju krāsu, aplis teicu, kur ir violetā krāsa, jo šī ir tāda vairāk brūna nekā violeta. Un tad, kad mēs iztaisīsim nākošo apli, tad paliks skaidrs šis jautājums. Ja viņi tā ļoti, ļoti viegli ar ūdeni atšķēr, tad var redzēt to violeto. Tā, tas ir viens krāsa aplis. Tūlīt ķersimies klāt pie otras krāsa aplis. Izkrāsot krāsas pirms vienam aplim debesu zilo. Gaiši dzelteni un magentu. Skatījos latviski, nemaz nav savādāks vārds kā magenta. Brūnīgi oranžs. Šeit arī atšķirsies mums noteikti krāsas, jo ir visādas krāsas, visādi toņi. Un šie apli domā vienkārši, lai mēs eksperimentētu, un pēc tam, lai mēs secinātu kaut ko krāsas jaucot. Un tas mums vēlāk noderēs zīmējumus. Mēs paši varam uzjaukt par toņu. Kura krāsa ar kuru tiek kopā. Tagad tā jauksies kopā ar zilo, ar šo te zilo. Skatīsimies, kāda būs violeta. Vau, šī ir ļoti skaista violeta. Var salīdzināt šo violetu ar šo violetu. Un tagad mēs varam salīdzināt, kādi šie apļi mums ir izdevušies. Šis ir atšķirīgs no šī, jo mēs sākām ar citām krāsām un ieguvām arī citu rezultātu. Ļoti atšķirīgu rezultātu. Neviens aplis nav ne labāks, ne sliktāks. Vienkārši ir dažādi veidi, kā domāt par krāsu jaukšanu. To mēs pamazām apkūsim. Kā tās krāsas jaucas, tā ir vesela māksla. Tik ļoti interesanti izbaudīt to procesu, kā viņas rada jaunus toņus.